jāsaprot, kur tu esi atbraucis, ja? Kur tu esi atbraucis, pa ko tu cīnies. Ja? Protams, ka te būs spēlētāji, kas varbūt tās netiks uz pasaušiem, bet tas ir, teiksim, tā mums redzēt, kas te ir pa spēlētājiem, ko viņi var, uz ko viņam piestrādāt. Ja? Mēs jau pagājušajā nedēļā mums bija spēlētāji, mēs, teiksim, atbrīvojāmies no 4, man liekas, vai 5. Ja? Tā kā, tam redzeslokam jābūt lielākam, un tas ir vienkārši, katrs sev parāda, ko viņš tādā brīdī var. Tas nenozīmē, ja viņš nav iekļauts šī gada, ka tas viss beidzies, jo pārsvarā visi jaunie, kas te ir, viņam vēl viss hokeja karjera priekšā, ja? Un svarīgi tas sev parādīt un censties un pierādīt. Ceturtdien pievienosies Indrašs, Ķēniņš, Andersons, Smons, Sējējs, Ābols arī laikam nedēļas beigās būs. Tā kā, šitā būs tā nedēļa, kad spēlētāji parādīsies, jo es saprotu to, ka ir beigušās sezona. Jā, visiem liekas, tur banket, bet es zinu to, ka ir kaut kāds kluba saistības, ja, kur tev jāzina tālākais tavs vispār dzīves plāns, ja, kurš paliek, tam ir vienkāršāk, viņš sakrāmē mantiņu, zina, ka atgriežas tie, kas beiguši, tas tev jābeidz ar klubu, ja, jāzina, kur tu pārvietojies, ja, vai uz Rīgu, vai kaut kur tu var atstāt vietas, tev var jātiekas ar aģentiem, un tas aizņem savu laiku. Tas varbūt kādiem mazliet izlasīt, ka nav uzreiz, bet tā dzīve ir. Bet laiks mums ir pietiekoši, es domāju, man svarīgi, lai viņi, jo ilgāk katrs spēlē, jo labāk, un to, ka viņš tur izlaidīs 4-5 dienas bez treniņa procesa. Šī brīdī, ja līdz čempionātam vēl pietiekami daudz laiks, tas nav nekas slikts. Tāpēc es saku, šis ir svarīgi, ka spēlētājiem jāsaprot, kur viņi ierodās, jāpārkāp savam, teiksim, komforta zonai, ja, jo, ja tu komfortabli jūties, tad tu neprogresē. Ja. Tev mazliet jāiedzina sev mazliet diskomfortā, no tev vairāk kaut kas jāprasa. Arī mēs kā treneri mēģinam šī fāzē, kas tā ir sagatavošanās, ja, mēs mēģinām izmainīt to treniņu procesu, ja, mēs piespiežam viņus visu darīt krietni ātrāk, kā līdz šim ir darīts, ja, lai vieglāk būtu spēlēt. Ja, un tāpēc, jā, tas ir tāds garš darba process, bet viņš jāaiziet cauri.